Dienišķā maize, pelava maize, melnā maize, klona maize, to dēvē citādi. Un tāpat kā šie dēvējumi nāk no vienas maizes, arī mūsu ielas un vecpilsētas silueti papildina vienu kultūru. Mazā, bruģotā Jelgavas iela ir svarīga mūsu ikdienas sastāvdaļa. Ejot uz skolu, katru dienu aplūkojam senās mājas. Lielākā daļa no tām šobrīd ir iekļauta aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Tagad šī ir Vecpilsētas iela. Pirms tam to sauca par Lielo ielu, Staļina ielu, Hermaņa Gēringa ielu, taču tās nozīme ir nemainīga. Šī iela dod iespēju iztēloties, kā dzīvoja mūsu senči kara neskartajā Jelgavā. Tā ir viena no klusākajām un mierīgākajām ieliņām, kā pagātnes gabaliņš straujajā mūsdienu pasaulē. 12. septembrī, svinot Vecpilsētas ielas svētkus, mēs jūtam, ka esam daļa no vēstures, un vēsture ir daļa no mums. Tā nemaz nav tik attāla, kā šķiet, tikai viena krustojuma attālumā. Baltie darbi. Eiropā tekstila izstrādājumi atrodami gandrīz visur. Portugāles Madeiras izšūmos, Īrijas mežģīņu smalkumā, Itālijas Asīnī izšūmos un citur. Katram darbam ir savs raksturs, sava roka, sava tauta, sava vēsture. Arī mums. Baltie darbi Latvijas teritorijā kļuva par saimnes lepnumu, ko nodeva māte meitai. Daudz no rakstiem, kurus pazīstam šodien, radušies latviešu senajās lauka saimēs, kur baltie darbi savulaik rotāja pūra lādes, un katrs ornaments bija kā apliecinājums jaunās saimnieces čaklumam. Līdzīgi kā rupmaize ir saglabājusi savu vērtību cauri paudzēm, arī baltie darbi turpina atgādināt mums par mūsu saknēm, kā šķēle no mūsu tautas mantojuma klaipa. Novus nav tikai spēle, tā ir tradīcija, kas vienot cilvēkus, ģimenes, draugus, kaimiņus. Tā ir kopīga pieredze, kas saglabājas un attīstās laika gaitā. Latvijas mājās novus par vairāk nekā izklaidi. Spēļu galda pulsē cilvēkus, radīja smieklus, sadarbību un kopības sajūtu. Kāds trieciens māca savaldību, katrs gājiens godīga spēle. Arī mūsdienās jaunieši brīvos brīžos izvēlas novusu. Līdz tam tiek spēlēts arī šahs, domāšanas, stratēģijas un koncentrēšanās spēle. Šīs spēles māca pacietību, savstarpēju cieņu un spēju būt kopā. Novus dod iespēju satikties dažādu vecumu cilvēkiem, no jauniešu līdz senioram, līdzīgi kā dziesma vai amatprasme. Tā nav tikai pagātne, tas dzīvo starp cilvēkiem ikdienā kā daļa no mūsu mantojuma. Vēsturiskās koka mājas, baltie darbi, novus, tās visas ir mūsu tautas maizu šķēles, kas tika nodotas mums un ko nodosim turpmāk.